Kubas diktators satrakojas, jo Trumps izvietoja amerikāņu spēkus Karību jūras reģionā vissliktākajā brīdī Havanai. Šajā pirmdienā, 2026. gada 1. jūnijā, Miguels Dias-Canels un vecā kastristu struktūra raugās uz reģionu un redz ASV dienvidu pavēlniecību ar vairāk nekā 1300 jūras kājniekiem, jūrniekiem un karavīriem, kas ir gatavībā operācijā Southern Spear. Šī kustība nav izolēta. Ko Trumps gatavo? Kāpēc Havana ir izsludinājusi trauksmi? Kā šī blokāde pilnībā maina spēles noteikumus? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tiešs un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Dienvidu pavēlniecība apstiprināja, ka 24. jūras kājnieku ekspedīcijas vienība ir pārņēmusi piekrastes kaujas spēku funkciju Amerikas Savienoto Valstu atbildības zonā, Latīņamerikā un Karību reģionā. Grupa darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēks ar spēju pastiprināt vēstniecības, evakuēt personālu ārkārtas situācijās, sniegt atbalstu humānajās operācijās, piedalīties jūras aizturēšanas operācijās un cīnīties pret nelikumīgajiem tīkliem. Oficiālajā valodā tas tiek saukts par reģionālo gatavību. Politiskajā interpretācijā tas ir tiešs brīdinājums režīmiem un struktūrām, kas ir pieradušas izaicināt Vašingtonu, nemaksājot par to cenu. Daļa no šīs struktūras var darboties uz sauszemes ar kājnieku un drošības vienībām. Cita daļa strādā ar aviāciju, sakariem, transportu, izlūkošanu un ātru pārvietošanos. Un cita daļa nodrošina misiju ar loģistiku, uzturēšanu, apgādi un jūras atbalstu. Notika gatavības maiņa reģionālajā teātrī, un šī vienība pārņēma tūlītējas reaģēšanas spēka lomu krīžu gadījumā. Tas darbojās vienkārši. Spēks ir gatavs reaģēt pirms krīze iziet no kontroles, vai tas būtu pa jūru, sauszemi vai gaisu, nepaļaujoties uz lēnu mobilizāciju. Trumps vēlas skaidri norādīt, ka rietumu puslode netiks atdota diktatūrām, narkotiku tirdzniecībai, migrācijas spiedienam, Ķīnas un Krievijas ietekmei vai tīkliem, kas apdraud Amerikas intereses. Kubas režīmam vēstījums ir smags. Amerikas Savienotās Valstis ir izvietojušas elastīgu, mobilo un gatavu spēku pie paša reģiona sliekšņa brīdī, kad Havana saskaras ar elektroenerģijas pārrāvumiem, degvielas trūkumu, iekšējo krīzi un diplomātisko spiedienu. Nav nepieciešams izsludināt karu, lai radītu sapricinājumu varenajiem. Pietiek parādīt, ka tagad ir apmācīta karaspēka vienība, novietots kuģis, aktivizēta komanda un gatava atbilde. 1300 karavīru lielais spēks, kas tagad atrodas netālu no Kubas, ir aizvietotais spēkam, kas atradās Karību jūras reģionā, kad Maduro krita. Tas padara vēstījumu Havanai vēl spēcīgāku. Trumps saglabāja to pašu spiediena punktu aktīvu, nomainīja militāro vienību, atjaunoja gatavību un atstāja jaunu amerikāņu spēku gatavu reģionā. Pēc operācijas, kas jau parādīja, ka Vašingtona var rīkoties ātri, kad nolem pastiprināt spiedienu un gāzt diktatoru. Havana šo soli uztver kā draudu, jo sala ir vāja no iekšpuses. Iedzīvotāji izjūt sabrukumu savās mājās, transportā, ūdenī, slimnīcās un mazajos uzņēmumos. Režīms vaino Amerikas Savienotās Valstis, taču izsīkums ir radušies gadu desmitiem ilgas kontrolētas ekonomikas, ārējās atkarības un varas koncentrācijas komunistu elites rokās rezultātā. Donalds Trumps tieši trāpīja tur, kur režīms ir visievainojamākais. Baltā nama pārstāvis skaidri norādīja, ka jebkāda atvieglojuma piešķiršana ir atkarīga no reālām pārmaiņām Havanā. Vai nu režīms atver iespējas, vai arī turpina grimt savu cilvēku priekšā. 1300 militāro spēku klātbūtne Karību reģionā maina aprēķinus vēl pirms jebkādas operācijas. Tā aizsargā Amerikas intereses, vēstniecības, Amerikas Savienoto Valstu personālu, jūras ceļus un Guantanamo bāzi. Tas arī parāda Ķīnai, Krievijai un Havanas sabiedrotajiem, ka rietumu puslode nav tukša. Kuba vienmēr ir centusies izdzīvot, izmantojot ārējos aizbildņus. Sākumā tā pieķērās Padomju Savienībai, pēc tam kļuva atkarīga no Venecuēlas naftas. Tagad tā cenšas līdzsvaroties starp Maskavu, Pekinu un sarunām ar Vašingtonu. Miguels Dias-Canels mēģina atbildēt ar suverenitātes runu. Kubas varas iestādes runā par militāras agresijas risku un apsūdz Vašingtonu ieganstu izdomāšanā. Taču valsts televīzija neiededz gaismu, neapgādā autobusus un nepiepilda plauktus. Amerikāņu bāze Guantanamo ir iegūsi lielāku nozīmi šajā spēlē. Ģenerālis Francis Donovans, dienvidu pavēlniecības vadītājs, apmeklēja reģionu un tikās ar Kubas militārajām amatpersonām netālu no jūras spēku bāzes perimetra.
Oficiālā tēma bija operatīvā drošība, spēku aizsardzība un saziņa starp pusēm, tomēr šai situācijai ir arī politiska nozīme. Dienvidu pavēlniecības vadītājs devās līdz pat režīma durvīm, pārbaudīja teritoriju un uzturēja atvērtu militāro kanālu tajā pašā laikā, kad Vašingtona pastiprināja spiedienu. Havanai tas ir ļoti nērti. Marko Rubio pastiprināja šo nostāju, tieši uzrunājot Kubas tautu un nošķirot iedzīvotājus no režīma mašīnas. $100 miljonu humānās palīdzības piedāvājums ar pārtiku, medikamentiem un atbalstu pa ceļiem, kas nav Havanas politiskā kontrole, trāpīja diktatūras jutīgajā punktā. Režīms vēlas palīdzību, bet vēlas kontrolēt tās ieviešanu, izplatīšanu un stāstījumu. Trumps un Rubižo izvirzīja nosacījumu, kas izjauc teātri, palīdzībai jānonāk pie tautas. Tai nedrīkst kļūt par komunistiskās partijas propagandas rīku, tieši tur parādās Havanas uzliesmojums. Režīms apsūdz Amerikas Savienotās valstis par spiedienu, bet kļūst dusmīgs, kad Vašingtona mēģina novērst, lai palīdzību sagrābtu valsts sistēma. Krīze vairs nav tikai enerģijas trūkums, tā kļūst par režīma rakstura pārbaudi. Karību jūra šajā stāstā kļūst par Amerikas nacionālās drošības zonu. Reģions ietver starptautisko kontrabandu, jūras ceļus, nelegālo imigrāciju, Amerikas Savienoto valstu pretinieku ietekmi un sabrukuma risku tikai dažus jūdzes no Floridas. Operācija Salfordas šķēps tika izstrādāta, lai sinhronizētu militāro spiedienu, izlūkošanu un cīņu pret nelegāliem tīkliem rietumu puslodē. Tāpēc jūras kājnieku vienība nav tikai dekorācija. Tā ir gatavības sastāvdaļa, kas spēj ātri pārvietoties krīzes situācijā un atbalstīt straujus lēmumus. 24. ekspedīcijas vienības izvēle arī nes sevī vēstījumu. Tā nav simboliska vienība. Tā ir vienība, kas apmācīta reaģēt ārkārtas situācijās, aizsargāt objektus, atgūt personālu un darboties sarežģītos apstākļos. Kuģa USS Fort Lauderdale klātbūtne reģionā pastiprina mobilitāti un atbalstu. Parastam kubietim šī ziņa sagrauj propagandu, ka režīms kontrolē visu. Kubas vadībai tā kļūst par militāru, politisku un psiholoģisku jautājumu. Kuba cenšas runāt stingri, bet zina, ka nav vienlīdzīga ar Savienotajām valstīm. Tāpēc tā liek uzsvaru uz upuru stāstu, bailēm no intervences un ideoloģisko mobilizāciju. Problēma ir tā, ka Kubas tauta redz realitāti bez filtriem. Ja atteiksies un turpinās izmantot ciešanas kā politisku vairogu, sociālās atcelšanās visticamāk pieaugs. Amerikāņu spēkiem jāpaliek gatavībā. Dienvidu pavēlniecībai jāpastiprina uzraudzība, un Baltajam namam jāuztur sankcijas, diplomātija un juridiskais spiediens uz viena un tā paša spēles laukuma. Miguels Dias-Kanels var turpināt skaļi vērsties pret Trumpu, bet katrs elektrības pārāvums, katra rinda un katrs piespiedu atkāpšanās solis parāda, ka aplenkums ir nonācis līdz viņa mājas durvīm. Es esmu Milsons Alves Globāli, internacionālists, un mans mērķis ir tevi katru dienu informēt ar patiesību. Ziņu saites ir norādītas video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai tu vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvesa kopienā.